Labdien, labdien visiem! Prieks visus redzēt, visus tos, kas ir jau izgājuši detoks maratonu un ir spēruši nākošo soli. Tātad ir parašādi lielajā ceļojumā iekāpuši. Un tātad šodien tā īsi, konkrēti vienkārši pastāstīšu, kas tad ir šis par maratonu, ja? Kas ir parašādi un ko mēs ar viņu panāksim. Ja? Tad nošērošu es jums savu ekrānu. Vai ir redzams? Ir redzams, ja? Redz, Jā, redz, jā. Jā, ļoti jauki. Tātad, kas ir parašelta? Tātad, atbrīvojies no liekā. Ja? Ir divi iepakojumi. Ir parašelta mazā kastīte, ja? Kas ir vienam mēnesim, un parašelta plus, tas ir 2 mēnešiem. Ja? Tā ir pastiprinātā, lai pastiprināta iedarbība, līdz ar to arī vairāk, protams, no visa kā var atbrīvoties. Ja? Tā, kas dzīvo mūsu organismā. Veselības koncepcijas otrais solis. Šis ir ļoti nopietns solis, un tomēr ir jāpieturās arī pie dažām niansēm. Ja? To mēs arī stāstīsim virsma maratona laikā, kā ir ar ēdieniem un kā ir ar dzērieniem un visu pārējo. Ja? Tātad, un šis parašeldi ir tātad, kā veiksmīgi atbrīvoties no nelabvēlīgajiem iemītniekiem, kas ir mūsu organismā. Šādi iemītnieki ir visiem dzīvajiem cilvēkiem, dzīvniekiem, visiem zīdītājiem ir organismā, jā, vairāk vai mazāk. Tikmēr, kamēr viņu nav tik daudz, organisms pats vēl var cīnīties un tikt galā, bet tad, kad viņus jau sāk savairoties pārāk daudz, ja, tad organismam ir vajadzīga palīdzība, un ar parašeldu šobrīd mēs sniegsim organismam šo palīdzību. Un, nākošais. Tātad, kas tevi sagaida maratonā? Tātad sagaida aizsardzība no parazītiem, zarnu mikrofloras atjaunošana, imunitātes nostiprināšanās, kuratora konsultācijas un pavadījums. Tiešraides ar uzaicinātiem ekspertiem. Ja? Šobrīd WhatsApp ir ļoti uzlabojies, tāpēc jūs varat uzdot jautājumus, un eksperts uzreiz var aplīti iefilmēt, jums atbildi video formātā iefilmēt. Ja? Tāpat arī noderīgi materiāli, čeklistes, atgādinājumi, plānotāji, atbalsta čats ar maratona dalībniekiem. Ja? Jūs, ja ir kādi jautājumi, jūs droši rakstiet. Ja? Tam mēs esam te domāti, lai mēs atbildētu uz jūsu jautājumiem. Un bezmaksas dalība, iegādājoties vienu no šiem komplektiem. Tā kā jūs jau esat šajā maratonā, tas nozīmē, ka jūs jau esat iegādājies, vai arī jūsu iepakojums jau ir ceļā. Un kas ir ļoti svarīgi? Ļoti svarīga ir šī komunikācija maratona laikā, ja? Jo šie padomi, visi šie ieteikumi no mums, jums tiek dāvināti. Mēs par to nekā neprasam, mēs prasam vienkārši, lai jums ir veselība. Tātad jūs droši uzdodiet savus jautājumus. Gadās tā, ka cilvēks varbūt nobīstās man tur tā un tā, ja, kad es labāk neuzdošu šo jautājumu. Ja, bet varbūt tas vēl viens cilvēks arī tieši tāpatās domā. Un līdz ar to tas jūsu jautājums paliek neatbildēts. Ja. Tāpēc uzdodat jautājumus. Ja nezināšu es, zinās mans mentors, nezinās viņš, zinās viņa mentors un aiziet tālāk ķēdītē. Ja? Ir iespēja paprasīt arī augstākiem mentoriem, ja? Kuriem ir struktūrās, ir ārsti, ir tiešām profesori un tiešām cilvēki zinoši. Ja? Tāpēc jautājiet, uzdodiet jautājumus un saņemiet atbildes. Tas ir svarīgi. Tātad, kādas problēmas tad izraisa parazīti? Ja? Ikdienā tā cilvēks pat neiedomājas, ja nav saskāries ar to. Ja? Tātad parazīti izdala toksīnus, kuri piesārņo organismu un palielina slodzi filtrējošiem orgāniem, aknām un nierēm. Tātad pirmo soli detoksu mēs gājām, mēs ņēmām nosti to vieglāko, tos toksīnus, ja, tos, ko patogēni izdara. Ja. Tas ir tā kā, piemēram, istabu, ja mēs slaukam, ja, mēs izslaukam no sākuma visus netīrumus un tā tikai mazgājam, vai ne? Un tāpatās organismā mēs notīrījām to sauso, tā kā istabai, piemēram, sausojam, mēs notīrījām to vienkāršāko, kas iet nost ar detoksu maratonu, ja. Un tad šobrīd mēs jau ņemsim jau padziļinātu, ja, tādu labāku tīrīšanu, ja. Tātad, arī problēmas zarnu traktā, ja? Problēmas ar imunitāti, kā rezultātā rodas dažādas alerģiskas reakcijas. Ja?
Nu, alerģiskās reakcijas dažādi var izpausties, ja, kā no ādas izsitumiem līdz pat vienkārši šķavas, tas arī ir aizsarga reakcija organismam. Ja. Tātad inficēšanās ar parazītiem noved pie ādas slimību sāsināšanās. Ja. Tātad, tad, kad organisms jau vairs netiek galā, tad parādās visādi brīnumi organismā. Svara problēmas viens no parazitārās infekcijas signāliem. Vai par maz, vai par daudz, tas jebkurā gadījumā ir parazitārā infekcija. Miega problēmas, bezmīgs, zobu griešana un krākšana. Ja, arī šie visi ir no patogēniem atkarīgi. Kuņģa zarnu trakta darbības traucējumi, tāpat kā zobu aplikums un karies, arī ir nepatīkamā cēloņa simptomi. Ja? Jo it kā varētu padomāt, ka zobi smagenes tas ir augšā, virs visa, ja? Taču barības tas aiziet no viņa, vai ne? Un tas, kas ir cilvēkā iekšā, tas viss ir saistīts. Tātad atbrīvojies no liekā, pasargāsi sevi no parazīta ietekmes, attīrīsi organismu, nostiprināsi imunitāti un pārtapsi gan iekšēji, gan ārēji. Tad, kad iziesiet šo programmu, būs jau pavisam cita sajūta, organisms jutīsies daudz vieglāk, tāpēc, ka viņš varēs jau darboties vieglāk. Ja? Un kā tad parazīti darbojas cilvēku organismā? Tie iekļūst oliņu veidā. Ja? No kurienes viņi iekļūst no visas apkārtējās vides. Ja? Viņi var no dārza, jūs varat ar saviem dārziņiem atnest. Ja? Viņi no dzīvniekiem, kam ir mīļdzīvnieki mājās. Ja? Mīļdzīvniekus jūs 2 reizes gadā jūs vedat pie vetārsta vai arī mājās, vienkārši iedodat viņam tabletīti, viņus tā kā aptārpojat. Ja? Taču arī tiem dzīvniekiem no viņiem var inficēties cilvēks. Ja? Jo dzīvnieks, redziet, mēs viņu attērpojam, bet paši mēs nekā cilvēki nedaram. Vai ne? Tas ir jādara arī cilvēkam. Ja? Un viņš oliņas tātad iekļūst organismā, viņas tur attīstās, ja? Tad viņas sāk vairoties un iet jau pa riņķi organismā. Ja? Izplatās organismā, barojas patogēni ar to pašu, ar ko barojas cilvēks. Ja? Ir atsevišķiem patogēniem, ja, ir atsevišķi savi īpašie produkti, piemēram, baktērijām ļoti patīk saldumi. Ja. Un tāpat tās sēnītēm ļoti patīk baltie miltīs strādājumi, ja, ļoti labi, ja ēd baltmaizi, ja, tad sēnītes grūti tikt vaļā. Ja. Tas viss pieder pie lietas, tātad, un beigās viņi saindē organismu. Ja. Izdala toksīnus, un organisms jau jūtas nevesels. Ja? Šeit lūk ir parādīts, ja, ka dažādi ādas izsitumi, ja, un ka cilvēks, kamēr viņš ir imunitāte ir spēcīga, viņš cīnās visam pretī, viņš var izcīnīt visu. Ja? Taču tad, kad organismam jau ir tie dabīgie filtri ir pilni, tad organismam vienkārši nav spēka cīnīties. Un šie filtri vienkārši cilvēks elpojot, ja? Gaisu, it kā liekas, ka tīrs gaiss, ja, taču automašīnu, dungāzes, ja, lidmašīnu izmeši un paskatāmies, ko kurina rūpnīcas, ja, un to visu mēs elpojam iekšā, vienkārši griboties izvairīties, ja, bet mēs viņu elpojam iekšā, ja, kaut vai tā mēs piesārņojamies. Un kur nu vēl nerunāsim par pārtiku, par visām šīm ēvielām. Tāpat arī bezmiegs, ja, un lūk, savus mīluļus mēs mīlam un ucinam, ja, taču no viņiem viņi staigā zemāk par mums, pa zemi staigā, un viņi tur osta visu, ko, un grauž un laiza, un mēs viņus ņemam blakus, ņemam gultā, samīļojam, ja, un arī šādi mēs dabujam visu iekšā. Tāpat galvas sāpes, migrēnas, ja, un gremošanas sistēmas traucējumi kaut kādi vai uzpūšana, vēdera pūšanās vai vēl kaut kas smagāks, tas viss ir iespējams no parazītiem. Tātad ir 2 pakas, ja, ir mazā tātad, un lielā. Mazā ir 1 mēnesim un lielā ir 2 mēnešiem. Ja. Tātad lielajā pakā ir vēl 3 produkti klāt. Un tagad pamazām pa vienam. Ja? Tātad parafaits. Kas ir parafaits? Ja? Tātad šajā produktā melnā valrieksta lapu ekstrakts, ja? Genciāna sakņu ekstrakts, timjāna ekstrakts, pipara augļu ekstrakts un ķiploka ekstrakts. Ja? Šī produkta sastāvā ir juglons, kas ir sastopams tikai valrieksta dzimtas pārstāvjos. Ja? Un juglonu senatnē lietojot, lai atbrīvotos no ādas tuberkulozes.
efektīvi darbojas uz patogēnām, baktērijām un kandīda sugas raugiem. Un genciāna sakne ar savu rūgteno toniku lieliski palīdz gremošanai, kā arī labi darbojas pret dažādiem parazītiem. Rūgtvielas šā kā tā ir ļoti labvēlīgi iedarbojas organismā pret dažādiem parazītiem. Ja? Garā pipara augļu ekstrakts stimulē vilmeņu, palīdz helikobaktērijas un kandīdas sēņu attīstības bloķēšanu. Ļoti labi bloķē. Ja? Un ķiploka ekstrakts jau izsenis ir zināms kā dabīgais pretparazītu līdzeklis. To jau mēs zinām, ja, kad ķiploku jau kādreiz ēda ļoti daudz cilvēki, nu tagad vai mazāk tā kā lieto, ja, jo nu, ir šī specifiskā smarža. Ja jāiet cilvēkos, ja jāstrādā ar cilvēkiem kopā, tad nu, tā īsti nērti ir viņiem tā. Tātad, nu, timjāns ir īpaši efektīvs attiecībā uz eksotiskiem helmintiem arī. Tātad nākošais, kas mums ir mārdedzis. Ja? Tātad šis pātrina organismu pašattīrīšanās procesus, ja? Gremošanas sistēma ļoti atbalsta, satur lielu daudzumu inulīna, kas palielina glikogēnu nogulsnēšanos saknā un normalizē aizkuņģa dziedzera insulīnu ražojošo funkciju. Ja? Tātad šis produkts ir arī ieteicams diabēta slimniekiem. Kavē patogēno baktēriju attīstīšanos gremošanas traktā, un viņš ļoti labi atbalsta arī aknu darbību. Tātad MSM ir lielisks līdzeklis arī, ja? Tas ir bioloģiskais sērs, ja? Un tur iekšā ir C vitamīns un biotīns. Viņš palīdz izvadīt no organisma daudzas toksiskas vielas un arī uzlabo matu, ādas un nagu stāvokli. Ja? Ļoti labs produkts arī šis. Nu, superflora. Superflora tā ir mūsu labās baktērijas. Ja? Sabalansēta probiotiķu un inulīnu prebiotiķu kombinācija zarnu mikrofloras normalizēšanai. Ja? Pateicoties derīgo baktēriju skaita pieaugumam, zarnās uzlabojas gremošanas process un pastiprinās imunitāti. Ja? Un tas jau vairākus gadus jau tagad atpakaļ jau cilvēki, jau zinātnieki ir atklājuši un piekrituši tam, ka gremošanas sistēma ir tiešā mērā saistīta ar cilvēka imunitāti. Ja? Un tāpēc, ja gremošanas sistēmā ir pārsvars, slikto baktēriju pārsvars, tad imunitāte ir pasliktinājusies, ja? Un cilvēks organisms vairs netiek galā ne ar ko, kas nāk no ārienes, ja slikts. Un tā tad ir papildus šajā lielajā pakā, kas ir uz 2 mēnešiem, ja, ir papildus vēl 3 produkti. Ja. Produkts ir Paudarko, tas ir skudru koka miza. Šis produkts kavē patogēno mikroorganismu darbību un aktivizē organisma imunitāti. Ja. Pastiprina visa kompleksa iedarbību, nomāc baktēriju un sēnīšu dalīšanās procesu un pātrina parazītu bojāto audu un orgānu atjaunošanās procesus. Tātad melnais vārieksts, tas ir arī parafaitā iekšā, ja? Viņš arī pastiprina vēl 2. mēnesī, ja? Viņš vēl papildus pastiprina šo iedarbību, ja? pret parazītiem. Un mūsu labais asimilators, ja? Ko jau mēs zinām no detoks programmas. Tātad tie ir fermenti, kas ir ļoti svarīgi arī gremošanas sistēmai, jo, ja, piemēram, organismā trūkst šo fermentu un organismu aizkuņģa dziedzers, piemēram, neizstrādā, ja, vai siekalās jau nav kādu fermentu, ja, tad organisms nesagremo šo apēsto pārtiku līdz galam, ja, un šī pārtika faktiski aiziet pa tukšo. Mēs apēdam, un viņa vienkārši iziet cauri, nekādu labumu nesniedzot organismam. Ja. Taču asimilators ir tas no fermentiem, asimilators un tāpat arī superflora. Viņi ļoti labi palīdz sagremot šo pārtiku tik smalkās vielās, ja, tik smalkās, tā, kad organisms var viņu caur zarnu sieriņām, viņa var uzsūkties, ja, visi. Tātad asimilators arī ļoti labs, un asimilatoru var vispārībā ļoti regulāri arī lietot. Tas ir jauks tā. Un, protams, mūsu labais koralmai. Tātad ūdens, kvalitatīvs ūdens. Ja? Tas ir mineralizēts ūdens, ja? To jau arī jūs zinat no detoks programmas, ja? Kad viņā ir kalcijs, nātrijs, kālijs, magnīs un vēl 70 dažādi minerāli. Ja? Un viņš sastrukturizē ūdeni, tā, kad ūdens paliek garšīgāks, viņš tiek mīkstāk iedzerams, līdz ar to viņš labāk iet šūnā, iet iekšā, ja?
un labāk veic savu darbu. Tā, paskatīsimies mums komentārs. Ja tiek bloķēta baktēriju darbība, tad produktam ir antibiotikas. Ja tiek bloķēta baktēriju darbība, tad produktam ir antibiotikas efekts. Teiksim tā, es neteiktu varbūt, ka tas ir antibiotikas efekts, jā. Bet bloķēta darbība tiek, jā, piemēram, tāds kā skudrukoka mizofaudarko, jā, viņš ir ļoti labs līdzeklis arī dažādu saaugstēšanās, dažādu slimību gadījumos, jā, arī bērniem viņu var dot, viņš ļoti labi palīdz organismam tikt galā ar dažādām kaitēm, jā. Tātad, nu, ar antibiotikām tas nebūtu tas īstais, ko salīdzināt, jā. Bet, nu jā, viņam ir iedarbība. Tātad, nu lūk, tātad Colorado Minds. Un tātad iedarbība. Visa produkta iedarbība, visa šī iepakojuma iedarbība. Ja? Tātad attīra organismu no parazītiem, atbalsta aknu un zarnu darbību, uzlabo vielmaiņu, paaugstina enerģijas līmeni. Un līdz ar to cilvēks jau jūtas daudz stabilāk, daudz veselāks, ja? Un organisms jau tiek galā ar dažādām kaitēm. Tātad organisms ir attīrīts, ar detoksu jūs notīrījāt toksīnus, ar parašeldu vai parašeldu plus jūs attīrat dažādus patogēnos mikroorganismus, ja? Un līdz ar to organismam paliek daudz vieglāk pašam tikt ar sevi galā, pašam uzlabot jau savu stāvokli, ja? Jo organisms īstenībā ir ļoti gudra ķīmiska sistēma, ja? Viņš pats visu var izdarīt, ja? Vienkārši vajag atļaut viņam to darīt. Ja? Un ir zinātniskie pētījumi, ja, kad detoksikācija un imunitāte. Ja. Piemēram, parazītu izvadīšana palīdz uzlabot zarnu mikrofloru. Ja, tas ir 2021. gadā pētījums, ja, zinātniskais, un dabiskie antioksidanti stiprina šūnu aizsardzību. Arī 2022. gadā auga ekstraktu sinerģija uzlabo imūnu reakciju. Arī 2019. gadā tātad zinātnieki arī ir atzīst šo visu, ja, kad organisma attīrīšana ir uzlabo imunitāti, ja, un ir nepieciešama cilvēkam. Tātad, un tad, kad cilvēks jau ir attīrījies, tad ir gatavs jauniem izaicinājumiem, ja. Tad cilvēkam organisms jau ir spēcīgs, un viņš var jau turēties pretī jau pret daudz ko, ja. Nu, lūk. Tātad tas tāds ātrais kopsavilkums. Varbūt kādam ir kādi jautājumi. Verat mikrofonu vaļā un uzdodat. Ai, nevarot. Nezinu, labdien, labvakar. Labdien. Ja jums dzirdat mani? Jā, dzirdam, drusku tālu, bet dzirdam. Es nevaru tagad ieslēgt, jā, tāpēc, ka ir te pāru, kaut kas man te sagāja. Man tāds jautājums, ko vispār var ēst un ko nedrīkst, tāpēc, ka es izlasīju. Bet būtībā es šodien tikai sauso maizīti ēdot, man bija gaļu un piena produktus, tur es kaut kur tur dzirdēju arī par šitas programmā nedrīkst, un tāds man jautājums. Jā. Paldies. Šos jautājumus visus mēs tūlītās jau sāksim likt maratona grupā iekšā, ja? Sāks arī ieteikumus, ko lietot, ko nelietot, ja? Nu, baltmaizi vajadzētu izvairīties. Maizīte vispār jau vairs nav tik kvalitatīva, ja? Kā kādreiz bija. Ja jūs paši cepat maizi, tad vēl ok, ja? Taču veikalā pirktās maizes ir diezgan tur jāskatās, kāds sastāvs ir, jo tomēr šie miltu produkti, viņi palīdz tiem patogēniem turēties pretī šim, ko mēs tagad darīsim ar viņiem. Ja, kad dzīsim viņus ārā, viņi palīdzēs viņus stiprināt. Tāpat arī gaļa, nu nav tā, ka pilnīgi kategoriski nedrīkst. Nu, teiksim, būtu labi, ja galīgi nevarat iztikt bez tās gaļas, jā, tad, nu, reizi nedēļā varbūt tāpēc uztaisiet tādu gaļas ēšanas, jā, laiku. Tāpat tās kā arī ar baltajiem miltiem, nu, nevajadzētu viņus ēst, bet, nu, ja nevar izturēt, nu, vienu dienu nedēļā atkal ar baltajiem miltiem kaut ko tādu kaitīgu drusciņu, jā. Bet, nu, drīz mēs liksim visu grupā iekšā, ja, un varēsiet lasīt. Un galvenais uzdodiet jautājumus grupā, jo priekš tā mēs te esam arī. Ja. Tāpēc arī ir tāds maratons uztaisīts, lai jūs varētu saņemt šo informāciju. Jo savādāk jau jūs varētu vienkārši nopirkt un lietot. Ja. Bet
ir nepieciešama informācija papildus, un tāpēc ir maratons. Jā, tā kā droši jautājiet. Jā, Solvita. Jā, es gribēju pajautāt par to efektu, kad tiek bloķēta baktēriju darbība. Nu, es saprotu, ka mūsu mērķis ir bloķēt kaitīgo baktēriju darbu, kas mums dara ļaunu. Bet es gribēju tad jautāt, kas notiek ar tām baktērijām, kuras organismam ir vajadzīgas. Tad sanāk arī viņu darbība tiek bloķēta. Jā. Paldies, ļoti labs jautājums, Solita. Jā, ir tā, ka, protams, šie preparāti viņi nevar izšķirot, kurai ir labā, kura sliktā baktērija. Ja? Taču ir tā, tad, kad mēs tīram ārā visu, ja, tad mums ir liela izvēle. Mēs esam izvēles priekšā, ko mēs gribam atpakaļ likt iekšā. Ja? Un mēs, protams, negribēsim tās sliktās baktērijas, ja? Un nākošais jau solis tas, kas iet jau aiz, ja? Jo superflora ir labās baktērijas. Mēs tīram ārā sliktās baktērijas un dzeram superfloru, ja? Un tās ir labās baktērijas. Mēs liekam labās baktērijas iekšā visu laiku, ja? Tātad sliktās baktērijas samazināsies, ja? Un labās baktērijas mēs ar to superfloru, mēs viņas atkal liekam iekšā. Un ļoti labi arī Korāla burdakrūt arī šis preparāts ļoti labi arī palīdz aktivizēties labajām baktērijām. Ja? Tātad visi produkti ir sastādīti tā, lai tas viss ietu pareizi. Lai nebūtu pareizi, kā jūs kāds jautāja, ja, kad, vai nav tā, ka izdzīsim visu pilnīgi ārā. Jā, mēs dzīsim ārā slikto, jā, bet labo mēs dosim atpakaļ. Jā, paldies par šo atbildi. Un ļoti labi izstāstīja arī par tiem parazītiem, baktērijas un baktēriju darbība, parazīti, nu, kas ir kā dzīvnieki, tā teikt, dzīvi organismi. Kā piemērs cērmes, tur helminti, jā. Tad, ja es pareizi saprotu, tad arī protams, ir kaut kāda daļa cilvēces, kam tas ir aktuāli, kā piemēram ķtārpi, tādi kā, piemēram, dažādi lenteņi, tad arī šī programma arī dara, lai cīnītos ar šīm problēmām. Jā, paldies par jautājumu. Jā, ir tik tiešām tie dažādi tieši helminti, viņi ir tūkstošiem šķirņu, jā. Un ir tā, ka faktiski šie preparāti ir pret dažādiem helmintiem, pret dažādiem, gan šis paudārko, gan parafaits, gan melnais rieksts. Viņi palīdz izvadīt dažādus šos helmintus un vispār patogēnus, baktērijas un visus. Ja gadījumā vēl kaut kas paliks, jo ir tā, ka, lai uzzinātu vispārībā, kas par parazītiem ir iekšā, tur ir jātaisa ļoti daudz un dažādas analīzes, jo katrai šķirnei jau ir jātaisa analīze. Ja? Tas ir ļoti dārgs process. Protams, to var darīt, iet uz laboratoriju un taisīt, ja? Jo viņi uztaisīs analīzes uz attiecīgo šķirni. Ja? Mēs ar šo noņemsim to, ko viņš spēja noņemt. Ja tur kaut kas paliks, ja? Tad zinās tālāk, kā rīkoties. Ja? Jo tos, kas ir noņemamie, šī programma noņems. Ja? Un ja tur tiešām kaut kas ļoti nopietnis, ja, kā pareizi teica, ja, kā kaut kāds lentenis vai kaut kas tam līdzīgs, ja, tad viņš būs atfiltrēts un zināsim tālāk, ko darīt. Ja. Bet tas nav tik bieži, ja, tik bieža parādība, ja tie visi lenteņi paldies Dievam, viņi nav tik ļoti. Jā, un tas bija tā jautājuma daļa par dažādu veidu parazītiem. Bet es vēl gribēju jautāt, tā kā arī vīrusi tiek pieskaitīti parazītiem, bet ne tiem parazītiem kā baktērijas vai dažādi citi endoparazīti, bet tas ir kā iekšūnas parazīts. Vai tad šajā kārbā tie preparāti, kas ir iekomplektēti, vai tur ir arī preparāti, kas cīnās ar vīrusiem? Jā, ir tā, ka vīrusi arī ir patogēni. Ja? Šis ir tieši viss patogēni. Ja?
vīrusi, baktērijas un sēnītes, helminti, tie visi ir patogēni. Ja? Un šī programma ir visiem patogēniem. Ja? Tātad arī, kā jau iepriekš minēju, ja, tas Paudarko ir ļoti labs preparāts, ja, un gan arī tas melnais rieksts un MSM īstenībā sērs ļoti palīdz arī neutralizēt, lai viņi vieglāk izietu ārā, ja. Visiem patogēniem viņš ir domāts. Tur ir padomāts par visu. Nu jā, mēs vēl jau varēsim arī diskutēt. Man ir vēl šādi tādi arī jautājumi, bet, nu, kaut kā ļoti negribas šobrīd visu šo te Zoom procesu aizkavēt, tad nu varēs ierakstīt arī čatiņā, protams. Jā, priekš tā ir grupa, jā. Jā, bet īsumā sakot, runājam par vīrusiem, šobrīd, piemēram, tāds vīrus kā herpes, daudzu herpes paveidu, tātad infekcijas arī ir īstenībā ļoti liela problēma, un liela problēma tā ir arī tāpēc, ka tā var aiziet tādā miera periodā, un tad pie kādiem organismam nelabvēlīgiem apstākļiem, piemēram, pārsalšana, stress vai kaut kāds cits alergēns, viņi var pamosties, jā, un tie slikti tie ir tāpēc, ka bojā ļoti, nu, daudzas sistēmas, jā, un bojā nervu sistēmu. Jā, tāpēc viņi ir slikti, un ja kāds ir veiba, kas, piemēram, pārslimos kaut kādā, pat ja tas ir bērnībā, jā, ar gadiem, ir tīpaši, ja mēs netīrām organismu, viņš var tā teikt, tēlēni izsakoties, pacelt atkal galvu. Nu, kāpēc es to saku, jo man tas šobrīd, diemžēl, šis jautājums ir aktualizējies, un tāpēc arī šī te detoks programma ļoti, ļoti vietā un laikā. Un tad trešais, paldies arī par to izsmeļošo atbildi uz otro manu jautājumu. Un trešais man ir tā kā komentārs un tāds kā aicinājums, jā, kad es pārdomāju, teiksim, par to, uzsākot šo te detoks procesu, es sāku domāt vēl vairāk. Jau līdz tam es, protams, vienmēr piedomāju pie tā, ko es ēdu. Ja es ņēmu maizi, baltmaizi, es principā praktiski varu teikt, ka nelietoju vispār, bet, nu, ja es, piemēram, ņēmu rūpmaizi, es skatījos, lai man tā nav daudz, piedomāju, nu, kurus produktus ēst, piemēram, es praktiski nelietoju tādus produktus kā kola vai čipsi, visi tie tādi saldie našķi, sāļie našķi, jā, tas viss ir skaidrs. Bet tad, ja tā vēl vairāk saka tajā iedziļināties, ja tu sāc domāt, kur to vispār pirkt, ja tev nav pašam, piemēram, savas vistiņas mājās, ja tu pats necep maizi, nu, ja tu pērc tos miltus, kuri tieši tāpat ir izaudzēti kā tie graudi, no kuriem rūpnieciski cep maizi, tu vienkārši sāc domāt, kur vispār ko pirkt. Ja, to pašu, ja tev nav ruksis mājā, es nevaru arī visu izaudzēt, ja man nav iespēja turēt vistu, turēt govi, turēt, nu, arī kaut kādus citus, piemēram, gaļas lopus. Varbūt, ka mēs te čatiņā varētu padalīties, kur mēs kaut ko labu varam nopirkt, ja, un tādā veidā viens otram palīdzēt, ja, jo nevienam, es domāju, nav noslēpums, jā, kādi mums ir kaut vai, piemēram, citronīsi sasmidzināti ar to pretpelējuma, nu, tātad fungicīdiem pretpelējuma sēņa to fungicīdu, vai arī tur jau kāds cits pārtikas produkts, jā, nu, ir lietas vai produkti, no kuru iegādes kaut kādas mēs nevaram izvairīties, bet mēs varētu padalīties, jā, viens otram palīdzēt, kādu produktu mēs varam nopirkt, nezinu, vai pie zemniekiem, vai, nu var sakot, man šāds komentārs ierosinājis, jā, kādā veidā mēs varētu viens no otru uzzināt, kā mēs pēc iespējas varētu mazināt to patogēnu, nu, nevis patogēnu, bet kaitīgo vielu, dažādu ēvielu, dažādu, piemēram, insekticīdu, fungicīdu vai kaut kādu citu vielu palieku apēšanas produktiem. Nu, tāds man. Ļoti labs piedāvājums. Paldies, Solvita. Es domāju, ka tas ir liels piedāvājums. Jā, paldies tev. Jā. Jo mēs taču visi kopā, katram kaut kādas savas idejas, visi kopā mēs varētu nonākt pie vēl labāka rezultāta. Tieši tā. Ļoti jauki, ļoti laba ideja, jā.
Receptes varbūt, jā, kur ko pērkam, bet paldies par to, ka man uzklausījāt un ka tik lieliskas atbildes ir sniegtas uz jautājumiem. Paldies! Jā. Nu jā, varbūt vēl kādam kāda atbilde, jo mums palika laikam dažas minūtes līdz Zuma beigām. Ja nav nekādas atbildes, tad paldies jums visiem, ka ieradāties. Paldies par jautājumiem. Solitē ļoti laba ideja ir, jā, dalamies ar savām receptēm, dalamies ar to, kur pērkam labus produktus, un to visu tad rakstam iekšā WhatsApp grupiņā, jā? Man ir jautājums. Jā. Tas ir normāli, ka pirmajās dienās lietojot šo programmu īsti negribās ēst? Vispārībā jau jā, tas ir normāli, tāpēc, ka cilvēki organismam parādās tāds kā šoks, bet kas ir, ja detoksa programmā vēl varēja, teiksim, kapsulas dzerti bez ēšanas, tad šajā programmā tomēr vajag kaut ko ēst pie kapsulu izdzeršanas, jā. Jo tomēr patogēniem viņiem tomēr gribēsies ēst, ja, un ja mēs viņiem nedosim kaut ko citu, ko ēst, ja, tas nozīmē, ka viņi sāks ēst to, kas mums ir iekšā, ja, un tas nav labākais variants. Paldies! Jā. Jā, tātad liels paldies visiem, kas ieradās, un dodamies visi kopīgi šajā lieliskajā ceļojumā atbrīvoties no tiem, kas mums dzīvo iekšā, kas mums nebūtu nav vajadzīgi, ja? Jā, paldies, ar labu vakaru visiem. Labas brīvdienas. Labvakaru. Ar labu vakaru, paldies.